Kā mācību platformā skolo.lv izveidot interaktīvā satura H5P aktivitāti Atrodi vārdus jeb Find the Words? Labdien, skolotāji! Aktivitāte Atrodi vārdus ļauj skolēnam, atpazīstot tos burtujūklī, pierast pie jauniem terminiem un to pareizrakstības. Turklāt skolotājam šo aktivitāti izveidot ir vieglāk nekā sākumā varētu šķist. Kad aktivitāte interaktīvais saturs, jeb H5P melnajā krāsā ir izveidota, kā izskaidrots tikko uznirušajā video kartītē, redaktorā jāatrod un jāizvēlas Find the Words. Iestatījumā title jāieraksta aktivitātes nosaukums, kas arī tiks attēlots kursā. Iestatījumā Task Description jāatklāj, kas skolēnam jāveic šajā aktivitātē. Iestatījumā Word List, atdalot tos ar komatu, ir jānorāda visi vārdi, kuri iekļaujami burtu jūklī. Un tas arī viss. Ritinu līdz lejai un izvēlos saglabāt un parādīt. Lūk! Labajā pusē tiek attēloti atrodamie vārdi, turpretim kreisajā pusē ir burtu jūklis, kurā šie vārdi paslēpti. Aha, šķiet, ka vienu jau atradu. Ja vēlaties, lai burtu jūklis tiek veidots tikai no latviešu valodas alfabēta burtiem, tad aktivitātes navigācijas joslā jāizvēlas iestatījumi. Tālāk redaktorā jāizvērš sadaļu, kurā redzama angļu valodas alfabēta burtu virkne. Tā jāizstāj ar latviešu valodas alfabēta burtu virkni, kuru variet atrast šī video aprakstā. Kad izmaiņas saglabātas, jūklis ir pārveidots izmantojot tikai norādītos virknes burtus. Atkal atgriežos iestatījumos un izvēršu burtu virknes sadaļu, jo tajā slēpjas arī citi aktivitātes iestatījumi. Apakšsadaļā Orientation iespējams ierobežot, kādos virzienos vārdi tiks paslēpti. Tā piemēram, ja atstāju atzīmētu tikai izvēles rūtiņu horizontal left to right, tad visi paslēptie vārdi būs lasāmi no kreisās uz labo pusi. Iespējams arī vārdus šifrēt no labās uz kreiso pusi, no augšas uz leju, no lejas uz augšu, pa diagonāli no augšējā kreisā stūra uz apakšējo labo stūri, pa diagonāli no augšējā labā stūra uz apakšējo kreiso stūri, pa diagonāli no apakšējā kreisā stūra uz augšējo labo stūri, pa diagonāli no apakšējā labā stūra uz augšējo kreiso stūri un jebkādā šo izvēļu kombinācijā. Iestatījums Prefer Overlap nosaka, vai vārdi pēc iespējas pārklājas viens ar otru. Piemērā jauda un džouls pārklājas burtiņā U. Iestatījums Show Vocabulary norāda, vai labajā pusē rādīt atrodamo vārdu sarakstu. Iestatījums Enable Show Solution nosaka, vai skolēns var apskatīt pareizās atbildes. Iestatījums Enable Retry maina to, vai skolēns aktivitāti var pildīt vairākas reizes. Skolēna rezultāts un sniegtās atbildes tiek automātiski saglabāts un nosūtīts skolotājam. Gan skolēns, gan skolotājs atbildes var redzēt kursa sadaļā Vērtējumi. Kā tas izskaidrots tikko uznirušajā video kartītē. Lai izdodas burtu jūklī atrast ik katru vārdu un lai aizraujošs mācību process. Paldies, ka noskatījāties šo video!